domājot par tādām noturīgām un harmoniskām attiecībām ģimenē, mēs vismaz ceram, ka, ja tie cilvēki ir reliģiozi, tad panākumi varētu būt labāki. Nākamais sižets būs par cilvēkiem, kuri ir reliģiozi, bet viņa ticība atšķiras no tā, ko mēs tā kā ikdienā esam paraduši Latvijā redzēt, un varbūt līdz ar to viņiem nemaz tik viegli to praktizēt nav. Šodien pasaulē dzīvo ap 14 miljoniem ebreju. Uz savu valsti Izraēlu no Latvijas pēdējos 100 gados aizceļojuši aptuveni 30 000, bet kādi 9 000 joprojām dzīvo Latvijā. Reliģiskajās draudzēs kā šamid sastopami arī tie, kam ir interesi par ebreju tradicionālo kultūru. Piemēram, Ina Raihmana sevi par reliģiozu neuzskata, lai gan labprāt darbojas šajā draudzē. Savus tautiešus Latvijā Ina iedala 3 daļās. Reliģiozi ebreji, tie, protams, arī dāvās uz ortodoksiem un uz, piemēram, progresīviem ebrejiem. Nereliģiozi ebreji, tā ir pārsvara, tā ir tie, kuri šeit dzimuši un tie arī auga Latvijā, piemēram, negrib braukt Izraēlā, ja? Grib palikt te un vai aizbraukt kaut kur ārzemēs mācīties un palikt turpat. Un ir arī ebreji, kuri sevis neuzskata par tādiem, kuri vispār neinteresējas par kopienas dzīvi, par valodu, par saviem senčiem, par savu vēsturi. Ina Rīgā jūtas labi un uz jautājumu, vai kā ebrejiete Latvijā ir jutusies kaut kādā veidā aizskarta, atbild noliedzoši. Tādu antisemitismu, kā tas bija pirms, piemēram, vai padomju laikos, vai, piemēram, kā Izraela tagad ir starp arabiem un ebrejiem konflikts, tādu problēmu nav. Ir atsevišķi gadījumi, piemēram, komentāri po lielākā ziņu portāla Delfi, kā visiem žīdiem jābrauc prom un holokaustam jāatkartojas un tā tālāk. Bet ar tiem komentāriem nodarbojas gan mazliet valsts policija, gan kopienas pārstāvītā uzsver Eiropas antidiskriminācijas komisija, kā kaut kas jādara. Rabīns Menahems Barkāns ir dzimis Latvijā, bet 20 gadu vecumā kopā ar vecākiem devies uz Izraēlu, kur dzīvojis, līdz Latvija atkal kļuva par brīvvalsti. Atgriešanās bijusi nozīmīga vispirms jau viņa tēvam, agrākajam Latvijas virsrabīnam Natanam Barkānam. Mēs bijām reliģioza ortodoksa ģimene. Svētdien negāju skolā, mēs ēdējām tikai košeru, un bija laiki, ka mēnesi laikā mēs neredzējām košera gaļu, ko mēs būtu atļauts no mūsu ticības ēst. Reliģiozi ebreji, viņam atsevišķa piena virtuve un atsevišķa gaļa virtuve. Tas ir pareizi, ja? Un tas nav viegli. Izraēlā tas ir ļoti viegli, Amerikā tur viegli. A kosher kitchen. The milk kitchen. So here I have, let's say, all my milk dishes. And here's where we prepare, and here's the milk silverware. And this is where we prepare our foods with milk. And on this side here we have our meat kitchen, which a separate sink and all the dishes. All the dishes separate for meat. And that's one of the main ways of keeping kosher. Tās nav vienīgās judaisma tradīcijas, kuras ievērot mūsu racionālajā laikmetā var šķist sarežģīti. Arī attiecības ģimenē un starp paudzēm nepieļauj paviršības. Ārons un Ņina tāpēc nejūtas apgrūtināti. Pēc šiem principiem viņu ģimenē tiek audzināts 2-gadīgais Nahoms Ickoks. Arī dēla 2 vārdi ir tradīcija. Viens dots par godu Ārona skolotājam, otrs sievas vectēvam. Ebrejiem tas ir ļoti raksturīgs par pieminējot vecākiem, vecvecākiem un tad. Ebreju ģimenē pienākumi un atbildības starp sievu un vīru ir laiku lokos jau sadalīti, un tas arī nodrošinot ģimenes stabilitāti. В еврейской религиозной семье у мужчины есть обязанность учить Тору и, как и в любом другом месте, содержать семью. У женщин есть обязанность воспитывать детей, помогать мужу в том, чтобы они шли по дороге Торы, чтобы они все соблюдали. И я считаю, что это равномерно, что нет такого, что мужчина выше, что женщина ниже. Как очень часто можно услышать, что в еврейской религиозной семье женщина ничто, на нее не обращают внимания, мужчина это самое главное.
это совершенно не так. Ebreju ģimenēs ļoti reti gadoties, ka laulības izjūg. Šāds iznākums godu nedarot ne vīram, ne sievai. Vispār cenšas, lai tas nenotiktu. Ja viņi vispār šķiras, ka tas ir kaut kas ļoti nopietns. Otru reizi jau ļoti grūti atrast sievu. Tāpēc, ka, ja viņi šķiras, tas nav parasti, jā. Varbūt kaut kāda problēma vīra, varbūt kaut kāda sieva, jā. Kāzās visvarīgākais gan esot brīdis, kad vīrs 2 liecinieku klātbūtnē uzvelk sievai pirkstā laulības gredzenu. Ebreju vīrieši gan laulības gredzenu nenēsā. Мужчина не одевает кольцо, потому что это женский обычай. Точно так же, как мужчина, по идее, не прокалывает себе уши, так поэтому мужчина не одевает уже кольца, потому что это все женская, как это сказать, женская атрибутика. Женская атрибутика. Это не атрибутика. Мужчин ходить в кольцах, и в сережках, и в цепях. Laulības dzīve ebrejiem skaitās tabū zona, kurā svešinieki netiek ielaisti. Viņiem kā ārprāt šķiet mūsu žurnāli, kas atsedz slavenu ļaužu privātās dzīves noslēpumus. Arī apkampienus, skūpstus un citas tuvību apliecinošas emocijas reliģiski noskaņots ebrejs ārpus savas mājas neatļausies. Tāpat atšķirībā no eiropiešu tradīcijas, sievietei nav pieklājīgi sveicinoties sniegt roku vīrietim. Var gadīties, ka ebrejs sveicienu izliekas nemanām, jo jebkādā veidā pieskarties svešai sievietei skaitās grēks. Ir atļauts paņemt tikai uz roku savu sievu vai vecākus. Ticība, protams, lielā mērā nosaka cilvēka dzīves kārtību, taču tā nekādā gadījumā netraucē būt lojālam vienas demokrātiskas valsts pilsonim. Princips, pēc kura rabīns Barkāns mēģina vairot izpratni par ebreju kultūru un tradīcijām, ir ļoti vienkāršs. Starp nācijām vajag meklēt kopīgo un vispār cilvēcisko, nevis atšķirīgo. Mēs visi esam no Dieva, visiem jau viens Dievs, un katram vajadzīgi dzīvot un darīt no viņa ticēšanu. Šodien Latvijā, es domāju, ka dzīvo 120 nācijas, tik daudz. Un mūs katrs, kur dzīvo Latvijā, viņam vajadzīgi pirms domāt, ka viņš ir Latvijas pilsons. Kad pēc tam viņš vajadzīgi dzirdēt, es kā ebrejs, vai vajadzīgi atnākt sinagogu, vai vajadzīgi lūgt un darīt, ko man reliģija pierakstīja. Citiem vajadzīgi to pašu darīt. Kad katrs domās, ko es daru priekš sevim, pēc tam priekš manu valstī, tas būs Latvija viskaistākā vieta pasaulē. Sandra, tava pieredze liecina, ka cilvēki, kuri ir reliģiozi, kuri laulājušies baznīcā un tam līdzīgi, ka tur tās attiecības ģimenē ir stabilākas? Attiecības ģimenē ir tādas stabilākas, tad, ja viņiem sakrīt tā vērtības un sakrīt domas, un viņi var apcerēt vienlīdz tādas dziļas tēmas savā starpā. Jā, man nācās Ņujorkā dzīvot netālu no rajona, kurā diezgan koncentrēti dzīvoja ebreji, varētu teikt, ortodoks, tiešām tā ticības piekopēja. Un manām draugam gadījās interesants gadījums, ka viņš sestdienas dienā gāja pa ielu un viņu ar mājieniem aicināja viens redzami, ebreju un tradicionālajā apģērbā tērpies puisis. Un māja viņam, lai viņš nāk, viņam nevarēja saprast, kas tur īsti notiek, un viņš aizgāja viņam līdzi, un viņš ar žestīju palīdzību lūdza ieslēgt gaismu, jo, sestdienas dienā viņš un viņa tātad ticības brāļi maz nedrīkstēja izmantot elektrību, nedrīkstēja, izmantot modernizācijas instrumentus, un viņam nācās lūgt palīdzību no citiem. Tas arī tāds interesants sadzīvošanas modelis, jo tomēr mēs visi dzīvojam pasaulē, vai ne, kurā nevar bez elektrības izdzīvot un tā tālāk. Un ir pienāk reizes, kad vajadzīga palīdzība kā no neticīgajiem. Ļoti bieži šīs dažādās reliģijas ļoti dažādi izprot, kaut vai vīriešu un sievietes attiecības un dažādas citādas vērtības saliek varbūt pavisam atšķirīgā kārtībā, nekā mēs to tajā rietumu demokrātijā esam pieraduši redzēt. Tas varētu būt apgrūtinoši. Es domāju, tā ir ļoti būtiska cilvēku dzīves sastāvdaļa. Iespējams, ka līdzīgi kā ar seksualitāti, es atvainojos, ka es lieku kopā to. Kāpēc ne, bet es piekrītu, ka tā ir īpatība. Bet, kad cilvēki var baidīties, tā nesaprast. Bet tā ir prasme, es teiktu, ka tā ir prasme, ko faktiski